Jā, paldies Tevs par jaunu skaistu dienu, paldies par visu, kas jau ir noticis, un jā, paldies Tev, Tēvs. Oi, paldies Tēvs, ka Tu ļauj mums, kalpot Tev, iet kopā ar Tevi, dzīvot šīs dienas kopā ar Tevi, pieredzēt Tavu roku pār visu, redzēt, kā Tu darbojies. Paldies Tev, Tēvs. Jā, paldies, tiešām tāds prieks, jā. Jā, es lūdzos, ka Tu noskaņo mūsu sirdis tā, lai mēs arī saprastu savās dienās, kas ir tas vērtīgākais, kāpēc dzīvot, kas ir tas vērtīgākais, ko izdarīt katrā vienā dienā, ka tās ir arī tādas mazas lietas un ka tās ir izdarīt ar attieksmi kopā ar Tevi, Tēvs. Jā, Svētais Gars, mēs Tevi ieaicinām iekšā katrā vienā lietiņā, mazākajā vietiņā, Tēvs, kas ir mūsu ikdienā, kas ir gan mājās, gan darbā, gan visur, kur mēs ejam. Svētais Gars, ka Tu to piepildi, to vadi, ka mēs to neaizmirstam. Un arī, jā, ka Tu esi ar mums, kad mēs lasām Tavu vārdu, Tēvs, Tavu dzīvo vārdu, ka Svētais Gars To var atklāt mums un iesakņot mūsos, jā, Jēzus vārdā, amen. Jā, 102. dziesma, jeb psalms šodienā. Bādu cilvēka sirds lūkšana, bēdu cilvēku lūkšana, kad tas ir noskumis un savas žēlabas izgāž tā kunga priekšā. Ak, kungs, klausi manu lūkšanu, un mana saukšana, lai nāk pie Tevis. Neapslēp savu vaigu no manis, atgriez savu ausi pie manis bēdu laikā, tai dienā, kad es saucu, paklausi mani drīz, jo manas dienas ir iznīkušas kā dūmi, un mani kauli ir izdeguši kā pagale. Mana sirds ir sasista un izkaltusi kā zāle, tā, ka es aizmirstu pat savu maizi ēst. Mani kauli līp pie manas miesas no kaukšanas un nopūšanās. Es esmu tā kā dumpis tuksnesī, es esmu kā apoks izpostītās vietās. Es esmu nomodā un tāpat kā vientulis putns uz jumta. Mani ienaidnieki mani nievā cauru dienu, kas pret mani trako, tie mani dara par lāsta vārdu, jo es ēdu pelnus kā maizi un sajaucu savu dzērienu ar asarām. Tavas bardzības un dusmības pēc, jo Tu mani esi pacēlis un atkal nogāzis. Manas dienas ir kā ēna pavakarē, un es kalstu kā zāle. Bet Tu, kungs, paliec mūžīgi, un Tava piemiņa līdz radu radiem. Kaut Tu celtos un apžēlotos par Cijānu. Jo jau ir laiks par viņu apžēloties, jo tas nospriestais laiks ir atnācis, jo Tavi kalpi mīļo viņas akmeņus un žēlojās, ka tā guļ pīšļos. Tad pagāni vīsies tā kunga vārdu, un visi ķēniņi virs zemes Tavu godību, kad tas kungs Cijānu uztaisīs un parādīsies savā godībā. Viņš griežas pie bēdu ļaužu lūkšanas un nenicina pielūkšanu, lai tas top uzrakstīts nākamai paudzei, un ļaudis, kas vēl taps radīti, slavēs to kungu. Jo viņš skatās no savas svētnīcas augstuma, tas kungs lūko no debesīm uz zemi, ka viņš dzird cietumnieku nopūšanos un atsvabina nāves bērnus. Ka tā kunga vārds top sludināts Cijānā un viņa slava Jeruzālemē, ka tautas sapulcējās kopā un valstis tam kungam kalpot. Bet viņš ir pazemojis ceļā manu spēku un īsinājis manas dienas. Es saku, mans Dievs neņem mani nost pusmūžā, Tavi gadi paliek līdz radu radiem. Senlaikos Tu esi nodibinājis zemi, un debesis ir Tavu roku darbs. Tās zudīs, bet Tu pastāvēsi, tās sadils visas kā drēbes, Tu tās pārvērtīsi kā drānas, un tās pārvērtīsies. Bet Tu paliec tas pats, un Tavi gadi nebeigsies. Tavu kalpu bērni paliks, un viņu dzimums būs pastāvīgs Tavā priekšā. Āmen. Bet Tu paliec tas pats, un Tavi gadi nebeigsies. Āmen.
Jā, paldies, Tēvs, ka Tu neesi mūs atstājis tukšā nevienā situācijā, Tēvs, un arī paldies par šo vārdu, ka mēs varam nākt Tavā priekšā, varam izskatīt savas sirdis. Tu mūs redzi, Tu jūti mums līdzi, un ka Tu pastāvēsi mūžīgi, Tavs vārds pastāvēs mūžīgi. Un es lūdzos, ka mūsu cerība, mūsu ticība, viss, kas mēs esam, viss, kas ir mūsos, arī pastāv Tevī šajā mūžībā tās, kad ne šajā zemē, ne sevī, ne savā ticībā, visā, kas ir nīcīgs, viss, kas izdils, bet patstāvīgajā, mūžīgajā, nebeidzamajā Tevī, Tēvs, kas visu ir radījis, kas bija, kas būs, kas runāja un tapa. Jā, kad vārds tika teikts un tapa viss, kas ir šeit, un mēs tapām, un zeme tapa, un gaisma tapa, un vīrietis un sieviete tapa. Jā, tas tapa tāds, ka tas, jā, pats par sevi ir zūdīgs, bet Tu to radīji, kas esi mūžīgs, un Tu paliksi un pastāvēsi, Tēvs. Es lūdzos, jā, ka mums ir tā mūsu drošība, mūsu cerība, viss ir Tevī, un mēs varam vienmēr griezties pie Tevis, saukt pie Tevi, vienmēr atrast savu cerību Tevī, Tēvs. Jā, es lūdzos, ka mēs tā dzīvojam šīs dienas, ka mēs dabūjām šīs gudrās sirdis. Kā dzīvot, kāpēc dzīvot, kas ir vērtīgs, kas ir vērtība, ko ir vērts sēt. Jā, un ko ir vērts aplaistīt. Un jā, ka mēs dzīvojam šīs dienas tā, kā Jēzu, kas iet kopā ar Tevi, tie sakrāji, un kas neiet kopā ar Tevi, tie izskaisti. Bet es lūdzos pār visu vairāk, ka mēs esam šie cilvēki, kuri atsaukušies šim Jēzus aicinājumu sako man, un līdz ar to mēs krājam, nevis izskaisam. Lai katra mūsu diena ir tāda, kurā ir krāts. Un ka tajā ir tā vērtība un tā labā ziņa, ka mums, lai krātu, mums jau ir viss, kas mums ir vajadzīgs šajā dienā. Mēs varam vērst savas skatu, savas sirdis uz Tevi, debes Tēt, un tā būs tā krāšana. Jā, jo arī savas izvēles mēs attiecīgi izdarīsim tādēļ, pamainīsim savu attieksmi, varbūt aizlūksim par kaut ko tā vietā, lai zūdītos. Un, jā, paldies Tev, Tās. Jā, šis ceļš ir šaurs, bet tas ir visa tā vērts. Slāva Tev, Kungs, paldies.